par cilvēkam neizprotam brīnumu, ko jāuztver un jāpieņem ar pazemību tās radītāju priekšā. Brīnums, tikai brīnums vien, kura priekšā zemīgs stāv. Motīvs par cilvēcisko esību kā brīnumu variēts arī citviet. Šis dzejols tomēr Saulietim neraksturīgs. Autors nav to iekļāvis savos kopotajos rakstos, iespējams atzīdams par pārāk teorētisku. Jāpiekrīt Robertam Akmentiņam, kurš savā doktora disertācijā par Saulieti muzeja krājumā secina: Saulietis nav dievu meklētājs, cīnītājs, ko pēc šaubu un izmisumu pilnajiem meklējumiem apskaidro gaišu dievatziņu. Tā viņam ir jau dot pat par sevi. Tā ir viņa būtības organiska sastāvdaļa. Citāta beigas. Tikpat organiski sauliešu dzejā reliģiskie motīvi savijas ar sabiedriskajiem, jo tautas liktenis skatīts pārlaicīgā atskaites sistēmā. Sabiedriski satura dzejā saulietis atklājas savus pārdzīvojumus, lielo vēsturisko kataklizmu, Latvijas valsts tapšanas un neatkarības gados. Viņš nepiedalās 5. gada revolūcijā, bet izjūt dziļas sāpes par sodu ekspedīciju darbību. Dzejnieks spilgt pretstat sapni par jauno laikmetu nežēlīgajai realitātei. Citēju: kā skanoša vīzma, nakts tumsībā zīb. Sirds krūtīs aiz prieka iekliekties grib. Bet klusu, lai gavilē cits cilts, mums kūstošā sniegā celtens smilts. Smagajā 1914. gadā, laikā, kad Baumaņa Kārļa dziesma Dievs svētī Latviju nav vēl pasludināta par valsts himnu un caru valdība cenšas mazināt tās nozīmi, Saulietis uzrakst, manuprāt, visspēcīgāko tai veltīto dzejoli. Te bez skaļiem un patētiskiem vārdiem atklājas patiesa, dziļa un neviltot savas zemes un tautas mīlestību. Dievs zina, kas vēl gaida, tad prātu gatavu, krist tēvu zemē uz krūtīm. Dievs svētī Latviju. Šī dzejoļa saturs nav zaudējis aktualitāti arī neatkarības gados, iegūstot citu kontekstu. Daudz varas pārstāvju ideālu zudums pretstatā tautas ētisko kodolu pārstāvošo cilvēku sirds izjūtai. Pirmā pasaules kara un Latvijas tapšanas laikā Saulietis ir izteikti nacionāli un arī kareivīgi noskaņots. 20. gados dzejnieks dziļi un smagi vīlies neatkarīgās Latvijas iekārtā. Viņa dzeja pauž sarkasmu un rūgts sāpes par sākotnējo ideālu zudumu. Tie, kas ar savām asinīm izcīnīja brīvo valsti, nobīdīti pie malas un cieši trūkumu, bet no krūmiem izlīduši zāgaļi un blēži, kas apmierināti sēd un sūc paši savārīto šļuru. Deputāti Saeimā iet atpūsties, kamēr tauta strādā. Ļoti mūsdienīgs priekšstats, vai ne? Citēju: lai muldi tur un balso, līdz zaļš paliek skats. Un kas par to ticis, tik pūriņš kāds latu, kas svežzemes bankā, ja te ies uz ratu. Un 5 vai 6 stāvu namiņš, tur viss, ko sabrēcis, muldējis, sēdējis. Un asumā ne par matu neatpaliek no mūsdienu pašiem niknākajiem brēcējiem. Un šie pārspīlējumi spilgti ilustrē autoru jau minēto ētisko maksimālismu, ideālu un realitātes pretstatu radītās dvēseles sāpes. Un šīs sāpes ietverts arī dzejā, kas pauž autora individuālās noskaņas un izjūtas. Te dominē grūtsirdība, vientulības sāpes un izmisums, kas tomēr nepāraug bezcerībā,
jo ciešana jēga saredzēta aiz šīs dzīves robežām. Arī šie poētiskie tēli bieži garīgas apceres piesātināti. Atklājas smags un sāpošs dvēseles nerimtīgā cīņa par gaišumu sevī. Skaitliski lielākā sauliešu dzejas daļa veltīt dabai, kur palīdz atgūt harmoniju un mieru. Šis redzējums parasti tradicionāls, mūsdienu lasītājiem varbūt mazāk interesants. Bieži līdzīgi tautas dziesmām vērojams paralēlisms starp norisēm dabā un cilvēku pārdzīvojumiem. Jaunībā dzejnieku moka romantisks nemiers, kas liek doties pasaulē laimi meklēt. Šo izjūtu izsaka svelpjošā īrba, kas aiz kalniņa mudina atstāt mājas. Tiešākā formā šī aiziešana attainota sižetiskā dzejolī, kur sākumā dzejnieks ir mājās ar mazu puisīti. Citēju: viņš būvēja māju ar domīgu seju. Es rakstīju skumīgu rudeņu dzeju. Viņš runāja priecīgs par istabu cēlu. Es gleznoju baltu un sapņainu tēlu. Mēs jutām viens otru, lai doma bija cita. Es saplēstu dzeju un nams viņam krita. Tad dzejniekam šķiet, ka jādodas pasaulē. Puisens aizkavēt censdamies saka: nē, gan. Pēc gadiem autors atzīst drīz mirušā bērna taisnību. Nevajadzēja iet. Te simbolisks paralēlisms. Kā puisītim sabruk viņa rotaļu namiņš, tā sabrukušas rakstnieku cerības uz piepildījumu pasaulē. Līdzīgi ideja pauž arī baltā tauriņa tēls, kas caur tumšām rūtīm cenšas tikt istabas gaismā. Te ietverts gan dabas un cilvēku pasaules pretstats, gan brīdinājums nevainīgai dvēselei, kas augst iepazīt dzīvi. Taurens ir sens dvēseles simbols. Citā dzejolī tauriņš brauc vilcienā, meklēdams pilsētā laimi. Bija mežu līdzī, puķu daudz. Jā, taurenī, bet nu tu brauc, kur karst pie nama nams, un mirs uz brūģa akmeņiem aiz laimes dancodams. Pilsētas saulietim saistās ar garīgu seklību un virspusējību. Vienā no nedaudzajiem pilsētu vidē veltītiem dzejoļiem tā ir vieta, kur cauri diennakt ļaudis runā. Viens ar savām domām sēd vakarā kā augstā būrī, ilgi sēd, ļaudis runā ielas stūrī. Dzejolī mākslinieciski veiksmīgi pretstatīts dzejnieku tieši neizteiktās iekšējās ilgas un apkārtnes tukšums, izmantojot vārdkopus ļaudis runā atkārtojums. Sauliešu dzejas kopējā kontekstā pilsētas troksnis pretstatīts arī mēža apskaidrotajam, garīgi šķīstījošajam mieram. Un vēlāk arī dzīvē dzejnieks atgriežas no pilsētas dzimtajās mēža mājās. Sauliešu privātā dzīve ilgus gadus ir neveiksmīga. Viņš ir traģiski vientuļš un nelaimīgs. Tad jau 56 gadu vecumā dzejnieks aprecis ar Mariju Valteri, sievieti, kas atbilst viņa izsapņotajam ideālam, un mūža pēdējie gadi paiet piepildīts mīlestības gaisotnē. Šīs norises atklājas arī dzejā. Meiteni, ko dzejnieks jaunībā saucas par līgaviņu, saukt arī par cilvēku bērnu vēlnišķīgu, un autora sapnī viņa dodas uz Elli. Te atspoguļojas dziļā vilšanās, kas tomēr nepārmāc mīlestību. Vēlāk viņš sapņo par apskaidrotas sirdšķīstas sievietes tēvu. Iesim mēs puķu plūkt, kamēr mirdz balta rase, un pērļu rotā un saules sudrabā baltā. Tu dziedās dziesmu, saules meita, skaistā un staltā. Tomēr šķiet, ka cerēt jau par vēlu, bet tad notiek brīnums, kas sāpju ilgās šķit, nekad man nesniedzams, kā balva rokās krit.
un saules gaišs mans nams. Pēdējo gadu dzejā ienāk arī jauns tēvs, dzejnieka bērniņš, pie kā viņš stiprām saitēm siets, ar visu sirdu un bārdu, kā autors ar siltu humoru izsakās. Atšķirībā no vairāk citu latviešu klasiķu dzejas, sauliešu poētiskais mantojums ir diezgan viendabīgs un neatklāja krasas pasaules uztveres pārmaiņas mūža gaitā, ne uzskatu, ne izjūtas ziņā. Tādēļ vājākā dzejas daļa cieš no motīvu, tēlu un stila atkārtošanās. Labākajā daļā atrasts jauns krāsas, jau iepriekš izteikt, līdzīgi ideju atklāsmei. Paldies!